Es sveicināts godāmā radioklausītāji. Ir lietas, kuras mēs nekādi nevaram ietekmēt, jo viņa augstība laiks katru dienu kaut kādā ziņā noplēš kalendāra lapiņu. Viņa augstība laiks saskaņojas ar pulksteni un pēkšņi pabīd tos priekš. Mēs varam darīt, ko mēs vēlamies, bet esam bezspēcīgi pēc viņa. Bet droši vien, ka tā tas ir iekārtots un mēs vienkārši to pieņemam. Taču ir lietas, kuras mēs varam kaut kādā veidā tomēr ietekmēt. Piemēram, tu klausies Rietumu radio, vienalga, lai kur tu atrastos, un programmu Dzintarā kaltās katedrāles bruņinieki. Mans šīs dienas viesis ir liepājnieks, un man liekas, ka, kā sacīt, jāsaka, bieži vien koncertos pieteicēji saka, šo dziesmu īpaši nevajag priekšā, stādīt vai nosaukt. Es arī domāju, ka tā īsti nevajadzētu, bet tomēr. Feliks Čiģelis. Sveiks, Feliks. Jā, sveiks, Valdi. Sveiki, liepājnieki. Prieks tev redzēt Liepājā. Man arī prieks, un es ļoti atvainojos, ka iepriekš, kad mēs bijām sarunājuši, es nevarēju ierasties. Bija jau sarunāta darbiņa, bet neskatoties uz to, kad manam jaunākam dēliņam Jēkabam šodien ir vārdiņa, ģimenes saprata, ko man nozīmē Liepāja, un par sapratni atlaida. Sveiciens tavam dēlam, un paldies. Sveiciens arī pāriem Jēkabiem šodien. Jā. Pašūposimies nedaudz. Tu esi bijis DJs Radio Liepāja. Bija tāds laika posms. Bija tāds laika posms. Kā tev tas palicis prātā? Un varbūt, teiksim, tu zināji, ka tev klausās. Ko tu muzicēji? Jā, klausījās. Jā, ļoti daudz. Meitenis. Jā, tas ir labi. Kādu muziku tu spēlēji un kā tu mēģināji pievilināt, lai viņi zvana tev? Es nezinu, droši vien ar kaut kādu dullumu, ar kaut ko, jo tas bija laiks īstenībā, ka mēs bijām divi jaunākie DJ, es un Elvis Grodums. Un kāpēc mēs tur bijām, es nezinu, bet mēs bijām divi tādi DJ, kuram tajā laikā jūra līdz ceļiem ir un tāds jautrības vilnis. Pa mūziku, tas droši vien arī bija tas Radio Liepājas roks, tas, ko tajā laikā arī viss spēlēja. Tu biji viens tāds īpaši īstenībā, kurš spēlēja savu specifisku mūziku. Ar to arī atšķīries. Mēs trīs DJ, es, Kriš un Elvis, mēs spēlējam ļoti līdzīgi. Pēc tam arī tas izvērtās Melnajā princesē. Tad tas varbūt tas sākās taisnība Radio Liepājā. Radio Liepājā ir grupas Melnā princese viennozīmīgi šūpulis. Patīkam dzirdēt, es droši vien, ka Edmunds klausās, un viņš tagad aplaudē, ka tā tas ir bijis. Jā, viņš ir viens no krustāvēm. Jā, aizkalns. Saka, lūdzu, tava mūzikas ceļš, vai tādēļ, ka tavi vecāki abi divi bija muziķi? Vai vecmāmiņas ietekmēja vēl kaut kur? Kādēļ tu tā nolēmi, ka tavu dzīvi būs saistīta noteikti ar mūziku, nevis, teiksim, ar kaut ko citu? Zini, kā līdz gadiem 14 es atceros, kā mazu bērnu, kurš tiek mūcīts ar mūzikas skolu. Nezinu, kāpēc man jāiet ar violi pie skolotājas Jirošinko un mīļās un jāspēlē violi, bet 14 gados man kaut kāds klikšķis notika. Notika tas klikšķis, reiz mēs aizgājām uz Dzintara ielā 24 piena kombināta mājā, bija mājas saimnieks Pūsnieks, un viņam dēls bija Ivars Pūsnieks, un tur bija tāds izklaides tāda istaba, kurā bija aparatūra, un es ar Elvisu kopā vienkārši gājām kalendarējām pa sētām vietējām, jo es pats esmu no Dzintara ielas, Leona Paiglas iela, tā ir man bērnības vieta, un tur bija aparatūra. Un tas bija vienā vakarā tāds klikšķis, visi mēs gribam spēlēt. Vai tētis, mamma kaut kāda ietekmē, tu zini, tajā vecumā tas ir vienalga. Tu gribi un viss. Tev ir sava pasaule, tu nepievērs, ko veči dara tur, kā es teicu, jūra līdz ceļiem, un tu ej tikai briendi savu taciņu. Un tā mēs sākām, paši no sevis. Droši vien, varbūt apkārtējā vide kaut kādīgi tam, bet sākām paši pilnīgi. Pirms tam izskanēja viena no Pūtvēņa himnām, tātad, respektīvi, Liedagā. Bieži tev nācies viņu spēlēt?
Liedegām? Jā. Ļoti rēti. Ļoti rēti, jā. Ļoti rēti, jā. Tas ir tādēļ, ka kā tu saki, tu esi citu paudzes, vai kā? Nē, man ir... Jeb tu saisties ar citu mūziku? Nē. Es esmu noguris skaidrot visiem kaut ko atšķirties. Droši vien es esmu, visā Latvijā man zina, kā Fēliks Ķiģeli, lai kur es nedzīvotu, viņš ir liepainieks, lai cik es ilgi nebūtu Liepājā, un tā tas būs. Un jebkuru radiostaciju vai es aizsūtīšu smago metālu vai dance mūziku. Fēliks Ķiģelis Liepājas roka atsūtīja. Tas būs Liepājas roks tagad. Aha. Un kaut kā, tā. Aizklīd no domas. Nekas labs termins. Tu pirms tam teici, ka tev zvanīja arī meitenes. Sāksim ar vienu tavu skaņu darbu, un tu pēc tam pastāstīsi, kāpēc, kādēļ, kā tas radies un kas tas ir. Okay. Silueti garām man slīd, ik viens, ko manas acis spēj saskatīt. Ar sasalušām acīm nāk rīts, jo nav vairs tevis, kas spētu sasildīt. Kāpēc nevar tā kā elpu laiku aizturēt uz brīdi? Kāpēc nevar bezgalību naktī piemēgu? Zvaigznes krīt, un asarām vien sirdī padzirdī. Kāpēc nevar tā kā elpu laiku aizturēt uz brīdi? Kāpēc nevar bezgalību naktī vēl bez tevis cenšos būt, kaut manas izmoju, bet no tavām bažām neizkļūt. Meitene no zvaigznēm, Meitene no zvaigznēm, kur tā ir? Rētums. Tas bija Kristaps Liepa tajā laikā spēlē, un tas ir stāsts, saistīts ar viņu. Bet, Valde, piedod, es neesmu pilnvarots šo stāstu stāstīt. Labi. Tu stāsti to, kas ir tavs. Šī dziesma ir tava. Mana meitene no zvaigznēm ir mana Jolantiņa. Mana sieva, mana mūža mīlestība. Šis darbs jau ir diezgan sens, piedod, es tā 2014. gads. Tātad diezgan jauns, jā? Tas ir no pēdējā tava ripuļa, vai? Jā, pēdējais pirms 6 gadiem. Pirms 6, bet tas ir patreizajā brīdī, jā, viens noteiksim tā. Jā, bet 6 gadus, zinu. Izdod, bet, zini kā, tagad jau to albumu izdošanas kultūra arī ir mainījusies meķenīt. Jā. Stāst, kā tu to jūti? Nav jau vairāk tā, ka tu izdod albumu tikai tāpēc, ka tev jābrauc atkal jaunā koncerta turnē
lai no tiem albumiem pelnītu ierakstu kompāniju, un tu pats arī kaut ko. Tagad jau vienkārši pa singliem tu izdod. Un to albumu tu izdod vienkārši formāli priekš tiem faniem saviem. Pieņems, mēs jauno albumu arī plānoju šo rudeni izdot. Dziesmas gatavs, viss ieraksts, viss notiek, rakstam iekšā. Nezolīs, kurā datumā, tad jau redzēs, bet iespēdīsim 300 diskus, visus 300 diskus parakstīsim, un es zinu, ka tie visi 300 diski aizies vienkārši starp saviem faniem. Tā, tagad jau viss streamingā notiek. Kā tu, teiksim, mēģini daudz ko pats ierakstīt, jeb ar saviem kolēģiem, tomēr atstāv viņiem katram savu ceļu? Es esmu viens no tiem mūziķiem. Es vienīgais, ko es nespēlēju, tas ir bungas. Es braucu ar bunzini, kas esmu multi-instrumentālists. Es spēlēju basus, ģitāras, vokālus, pilnīgi visas pats es spēlēju. Un palūdzu buņģieri, lai tā? Jā, diemžēl, es bungu nodarbību nebija. Tu izlaidi tās stundas. Jā. Liepājas mūzikas skola un viola, bet tu aizgāji uz ģitāru. Varbūt tās, teiksim, kāpēc ne uz bungām? Es nemācījos mūzikas skolā ģitāru. Es pēc violas, es ģitāru mācījos pie Armanda Augšņa. Armands brauca no Rīgas, Vadugunīs, kā saucās, tas bija pie dzeltenā māju stūra, ko nogrāva pie Gaja ielas. Skolēna interešu nams, Kultūras nams, nē. Tramvajs iet garām, viņu nogrāva to. Tur bija Vadugunis, Vadugunis ir mazā palēkā māja. Jā, uz Kunga ielas. Bet bija vēl viena, Pioniernams Dzinterielā. Tur bija uz stūra tāda māja, un mēs gājām, Armands tur pasniedz ģitāras stundas, un tur man arī pirmā nopietnā mācīšanās sākās, jo visnopietnākais mans ģitāras pedagogs ir Armands Alksnis. Visu pamatu ielicis ir Armands tieši. Saka, lūdzu, tava pirmā kompānija, pēc tam, kad tu iemācījies kaut ko spēlēt ģitāru, tu tos savus kolēģus pats atradi? Teiksim, Tā bija tā kompānija, ar kur mēs sākumā, tā radās grupa Katapults. Jā, par to ir kaut kur rakstīts. 92. gadā mēs debitējām, tas bija 91. gadā mēs sākām, ne 14, bet 15 gadu man bija. 92. gadā mēs Liepājnieki. Uldis Kleins viņu toreiz vēl organizēja. 91. gads bija mēs Liepāja. Nē, 92. Arī mēs Liepāja. Mēs Liepāja. Pūtiņos viņi notika. Jā, bija tāda. Un mēs tur debitējām. Un es atceros, kā Uldis Kleins mums pirmais pieteicis, dāmas un kungi, šis ir īpašs brīdis, jau skatos debitē. Jūra Pavītola dēls Matīs Pavītols, Jāņa Groduma dēls Elvis Grodums un Ērika Ķiģeļa dēls Feliks Ķiģelis. Grupa Katapults. Un aizgāja pirmā dziesmā nosaukuma Krusts. Māte līdz viduklī. Es tev saku, jūra līdz ceļiem. Un tad kaut kā mēs tur paeksistējām kaut kādu laiku un aizbraucām arī uz sauli. Mums visur deva tā avansā, tur muziķi, bērni un puišeļi pilnīgiem. Un tad pagāja kāds laiks, un satiku Jānu Daugali, un mēs kopā uztaisījām Tumsu. Jā. Pa to laiku tev bija pamanījuši arī citi komponisti. Kuri? Arī man liekas, ka kaut kādā ziņā viņi saistīti ar Liepāju. Un manuprāt, ka viņi teica, ka tu ne tikai, teiksim, pats muzicē, bet arī kaut ko dziedi. Tā viņi bija pamanījuši. Paklausīsimies, un tam man tu teiksi, kā tev tas izdevās. Labi.
Feliks, saka lūdzu, vai tu šeit spēlē arī ģitāru vai tikai dziedi šajā Zigmārda Liepiņa darbā? Spēlēju ģitāru. Tie soliņi ir tavējie, Jā. iespēlētie. Nu, kā jūs sadarbojaties kā jūs nonācāt viens pie otra, divi liepājnieki, jāsaka tā? Es tev precīzi nepateikšu, Nu, bet es no apmēram. sarunu atceros, ka Zigmāram pirmais uzreiz iešāvās prātā tas, ka Līvi šo dziesmu izpildīja kinofilmā Meklējuma solisti. Un es tajā laikā kaut kā tā diezgan spilgti biju. Tas bija gads 2003. Tas bija laiks, kad tieši tikko palaid mani vējā, iznāca un es, mana solo karjera sāk ziedēt, tā pa īstam tā aiziet. Un kaut kā ar SVH es arī vienmēr esmu draudzējies, un viņš bija tajā laikā, viņš tādu interesantu to albumu uztaisīja. Es zinu, ka tur Dzels Vilks Tums arī bija Mārtiņš ļoti labu. Man liekas, ka Dzēnie karnevāli viņš tur bija. Tas foršs albums viņš bija. Respektīvi, viņš savām dziesmām bija sameklējis. Jā, viņš skatījās uz to brīdi aktuālākos, kas interesantākie viņam ir, un tā viņš pasauc uz SVK studiju ar grupām. Un mēs aizbraucām, ierakstīja viņi Eģis Silcērps, Langbaums Aldis, Uķis. Mēs 4 tā. Forši. Es tikko saklausīju, šitas nav ieraksts, šitas ir no manā Palādījuma Rīgā solo koncerta. Tieši tā. Ne, koncerta albuma ieraksts. Nu, jā. Bet vēsture saka to, ka, vismaz, ka tu Liepājā diezgan daudz esi ar daudziem muziķiem, teiksim, meklējis savu, mūzikas, savu izpaušanos dažādos veidos ar Tas ir tikai normāli. Tas ir normāli. Vai tev ir tādi kādi, ar kuriem tu saki, ok, tas bija labs laiks, tas bija ļoti interesants, un varbūt tu vari kaut ko, teiksim, pateikt. Laba grupa Katapults tālāk tā kļuva par Tumsu, bet tad tur parādās kaut kā Melā princese un vēl šis. Jā, man no Tumsas izmeta. Atkal mēs puikas sakaršķējām. Nē, normāli. Pēc gadiem pozitīvi tas bija. Mēs ar Hāris sakām, mēs bijām jauni, puikas, kaujamies, kāpēc kauties? Tik davai tāpatās. Un tā, kaut kā es aizgāju uz UTT, tur Elvis bēdīgs, čau Elvis vecais, vecais mans bērnības biedrs Elvis jau man tā kā brālis ir īstenībā. Ģimenes mums draudzējās, un es Elvis pazīstu no 2 gadiem, tāpēc, ka esmu 2 gadus vecāks par viņu. un visu mūžu kopā, jā, un es Elvi, ko dari? Nē, neko. Viņam Anastēzija tajā laikā bija smagā metāla grupa, Metālika tur spēlēja. Tā bija pajukusi, es biju brūni, tad uztaisījām grupu, un pievienojās Krišs Silcērps. Un spēlējām, vienkārši ņēmām un spēlējām, ne ar kādiem mērķiem tur iekarot pasauli, nopelnīt miljonus. Un tad nebija nosaukums mums Melnai princesē. Un tad Fredis no Krišs lietoja vīnu Liepājas teātrī ar Fredi gaismotāju. Un Rīgas vīni bija izdevuši tādu ļoti lētu vīnu Melnā princese. Reku nosaukums! Un aizgāja, viss dzīvē notiek vienkārši. Tik vienkārši, cik var būt. Bet Melnā princese arī ir piedalījusies dažādos konkursos. Liepājas Zinterā pirmo vietu dabūjām, tur arī Aldis Langbaums spēlēja. Ar jums kopā, jā. Un saprot, viens ar otru tā viss pakārtot arī, pēc tam Aldis arī bija mans solo karjeras pašos pirmsākumos. Un izdevu 1 albumu mikrofonu ierakstos un 2 albumus vispār kopā Melnā princese izdeva, jo 2. albumā arī bija jau Ivo Fomiņš pievienojās. Un tad tā fanu bāze ļoti svārstās, tāpēc, ka tie 2 kardināli tādas, tas feelings var dzirdēt Melnā princese, bet tie stili, tās dziesmas pavisam jau, atšķirīgas. Ja. Pirmais bija tāds jaunības maksimālisms, tāds agresīvs, tā otrais jau bija tāds nobriedušāks. Ja, un tā kaut kā. Jums bija 2 ripuļi iznāca Melnai princesē. Jā. Pirmais 97. gads albums 1 un otrais bija 98. gadā.
albums Kā būt ar Ivo. Ar Ivo, man liekas, ka Ivo dēls Deivids, maz puika, uz albumu vāka bija. Nu, ja godamo radioklausītāji ir iespējams paskaties, un Viņi nevar tā atrast. Atrast nemaz nevar. Jā, es savā YouTube kanālā ieliku tur dziesmas. Viņas pat nav ar copyrightiem aizsargātas. viņas var droši klausīties. Jā, un viss tā tālāk. protams. Protams, jā. Lūk tā, Melnā princese, jūs toreiz, teiksim, nu labi, festivāls Liepājas dzintars, Lauri, vai, teiksim, tas festivāls un tas, ka tu tika vērtēts un novērtēts ļoti labi, vai tas pēc tam radīja kaut kādu tādu rezonanci tajā lietā? Absolūti nē. Absolūti nē, jā. Absolūti nē. Kas var, tas ir 2 dienu prieks. Super, mums ir pirmā vieta. Tas tāpēc, kā gada balvā. Tu dabūji labāko rokmūzikas albumu pēc 5 dienām, par to neviens vispār neatcerās. Tu gribi teikt, ka tādā tempā iet laiks, jā? Protams. Cilvēki interesē. Lielākais novērtējums valdīja, manuprāt, es pārliecinās arī tev. Ir pilna zāle neviltotiem klausītājiem. Tas ir lielākais novērtējums, lielākā balva īstenībā. Jo, ir kaut kādas balvas, kaut kādas atziņas. Bet tomēr labas dziesmas, paliek. Viņas skan joprojām. To man maestro iemācīja. Man pāris sarunas ar viņu foršas bija Latvijas radio pie viņa lejā. Gžibovskis tur arī bija un tā. Laba dziesma ir tā dziesma, kur tu nospēlēsi uz jebkurā mūzikas stilā un uz jebkuru instrumentu. Bijis, un tas ir no tā laika mans rādītājs. Melna saule, baltā dienā, ziedmani ziedi jasmīnam, kam rakstīts sūdzību nevienam, vairs baltas krāsas nav nekam. Teic, kādā krāsā tavas acīs, vai tajās arī klusums mans? Tavas acīs, pat zilniece man nepasacīs. Spīd melna saule, baltā dienā, melns lido sniegs kā nāves augs, kam rakstīts sūdzību nevienam, vairs baltas krāsas nav nekam. Teic, kādā krāsā tavas acīs, vai tajās arī klusums mans? Teic, kādā krāsā tavas acīs, pat zilniece man nepasacīs. Šī dziesma patiešām skan joprojām radiostacijās, un šī ir tāda akustiskā versija, tā dziesma. Tā ir īstenībā oriģināla versija no Melnās princeses 2. albuma Kā būt. Šo dziesmu arī baigais spooky stāsts ir. Tad atļaujies. Mēs bijām ierakstījuši kaut kādas 9 dziesmas. To laikā mēs rakstījām dažas dziesmas. Mēs rakstījām Metalurgu kultūras pilī Līvu vecajā pagrabā, kurā Egils Mešs bija ierīkojis skaņierakstu studiju. Un mēs ierakstījām un sapratām, Johaidī vajag vēl kādas 2, 3 dziesmiņas, tā kā, lai pilnvērtīgs albums. Un Metalurgu kultūras pils, pagrabs, ģitāra man rokās, vārdus vajag, un Egils man iedod grāmatiņu, plotnieku grāmatiņu,
dzejoļi. Es skatos, zušu dziesmu, te ir džeki ņēmušies, reku, Ivo, skaties, foršs dzejols, reku, reku, kāda melodija man ir. Viņš saka, vajag labi, vai liekam virs, un šitā melnā saulē aizgāja. Pagāja daži gadi, Ivo saka, Igo, Feliks, tu gan esi interesanti aranžējis tēta dziesmu. Es tā, ko? Kāda tēta dziesma? Tā ir mana dziesma. Izrādās, tagad viņu izlaida mikrofons, jo melnā saule aizgāja, bet Līviem bija jau tāda. Man tēta dziesma melna saule, tāds rokenrols īstenībā. Viņi visu to dziesmu klādīs, Bija izdziedāta. pēc gadiem vienkārši sanāca tā, ka to pašu kladīti dēls vienkārši paņēma rokās un, sorry. Es tiešām nezināju par to dziesmu, jo tā bija dziesma kaut kāda nenotikusi, viņa nekur nebija. Es nezināju par to melno sauli, gluži tāpatās kā pa tēta kursa putniem. Man viņa jaķītis iedeva lentē 2000. gadā. Juris Jakovļevs. Man liekas, es tev vēl Valdis zvanīju, ka es meklēju lenšnieku. Kaut kas bija tāds, jā, laikam. Es meklēju lenšnieku, lai viņu pārakstītu, un tad es to dziesmu parādīju Igo. Un viņa aizgāja vienkārši. Bet es meklēju kaut ko interesantu, jo es taisīju tētim 40 gadu jubilejas, viņam 40 gadi palika. Ārprāts, jo tagad ir 44. Cik tas bija sen. Bet tas bija, un to neviens nevar atņemt. Viss kārtībā. Jā. Un tā. Runājot par šīm acīm, melnā saule, un tur jau par to dziedāts, es tagad gribētu te uzlikt vienu skaņdarbu, kuru tās autors un izpildītājs sacīja, ka to noteikti vajag nospēlēt. Ja? Tu tur nedziedot, bet ir tāda situācija, ka tu tur izcili iespēlējot. Tā viņš saka, un kad es jautāju, vai tev ir kāds darbiņš, kuru vajadzētu uzlikt, tad viņš teica, jā, ir gan, bet kur tu man paliki? Es tūlīt atradīšu, kur tā dziesma ir. Virs galvas man debes, zem manis nekas. Cik nakšu, cik dienu, to nezinu pats. Tur augšā ir zvaigznes, tās sajaucis vējš. Tas viss tik dēļ tevis, tas viss tevis dēļ. Tevis dzied jūra, dēļ tevis kaira nakts, dēļ tevis kā burā, pār viļņiem mana sirds, tās sajauktās zvaigznes, tās arī tevis dēļ. Un vējš, kas bez prātā, pat tas tevis dēļ. Kad būšu pie tevis, pavisam drīz, man piederēs vienam, tavs zaļo acu spīd šī debešu jūra un smilšainais krasts, kas viss tikai tāpēc, ka tevi mīlu es. Es gribu pajautāt, tev bieži nāk uz 3 spēlēt arī?
Kas tad? Uz 3. Tas jau tikai taksmērs ir. Normāli. Jā, protams, jā. Es pēdējā laikā tīpaši spēlēju ļoti, ļoti daudz interesantas lietas. Jauni ģitāras elki ir un atgriežušies veci. Stīvu Lukaters šausmīgi fanoju pēdējā laikā. Ir tāds vīrs, jā. Jā, ģenijs un ļoti ieklausos Toto mūzikā un imponē man tas vienkārši visu. Tā kā nekas jau nav. Sadarbība ar Edgars. Tev ir bijusi Edgars Ilcēr diezgan liela. Tas ir cilvēks īstenībā, kurš ir padarījis mani par to Feliks Ķiģela mūziķi, par ko es esmu tagad. Kā viņam tas izdevās pastāstīt? Tas bija 2 pēc Melnās princeses. Mēs atkal sakašķējāmies, atkal izkāvāmies, tikai tāpat vien. Atbraucām no Dānijas, laikam, pa ilgi viens otru redzējām. Un es Rīgā, Čaklais man iedeva dzejoļus. Viņš teica, uztais kaut kādas dziesmas. Un viens no tiem bija Lietas sašuja, un tad Mārtiņam, liekas, ka bija Krodziņš uz Kunga ielas. Vai vēl tagad ir, es nezinu. Tur Edžs ar Langbaumu ap divu bāzējās. Un es aizgāju pie viņiem. Tas Krodziņš nav vairāk. Nav. Nekas, viņš plūst mainās, jā. Un es parādīju Edžim pirmo dziesmu Lietas sašoju, un kaut ko gribējās darīt, un Edžs teica, šitas ir, pulveris, aiziet, taisam. Un tā mēs aizbraucām uz Latvijas radio studiju, ierakstījām laika gaitā pirmās dziesmas, tur bija Lietas sašoja ar Čaklā vārdi, Palaid vējā, pirmais albums. Un kaut kā tas aizgāja, un Edžs ar Langbaumu, ap divi bija grupā, ap divi man audzināja, ap divi man mācīja, kā būt nevis ģitāristim, bet frontmenam, jo beigā jau tomēr atšķirība ir. Vai tu esi viens no vai priekšā, jā? Jā, faktiski, nevis uz jums atnāk, bet uz tevi atnāk. Beigā atšķirība ir, un kaut kā tā, un Edžs, jā, tas ir cilvēks, kurš ir, brāļi Silcērpi ir ļoti lielu lomu atstājuši manā vēstures lapas pusē. Jā, ar abiem tu esi muzicējis, viens tagad muzicē varbūt kaut kur ar Langbaumu kopā citur. Saka, lūdzu... Es domāju, ka Krīša Lemī spēlē kopā. Kilmister Motorhead. Tas ir versija. Tā ir tava versija, jā? Kaut ko baigā pārlaicī manī. Nav ko iebilst. Tu nedaudz pieminēji arī, teiksim, vēl vienu to savu skolotāju, kas tev ir teicis pāris vārdus, Raimanu Paulu. Es tur kaut kur tev pārtraucu, tu nepabeidz līdz galam. Kas bija tie zelta vārdi, ja tās domu grauds, kur es pateicu to arī, ka laba dziesma, rakstot, es sev vispār uzskatu kā dziesmu autoru, dziedošu ģitāristu, vienkārši tādu, īsti vokālists es neesmu, beigas spilgtais ģitārists es arī neesmu. Tā kā, labi vokālists, Ivo Fomins, tā ir balss, tā ir īkla, tas ir instruments balss, un tas ir dziedātājs, Igo. Es tomēr tā kā Ainars. Dziedoši ģitāristi. Un lūk, man tā dziesma rakstīšana, tas man ir viss tas tuvākais, un tas, ko viņš pateica, zelta likums. Laba dziesma ir jābūt nospēlējama. Jebkurā mūzikas stilā var noaranžēt labu melodiju un uz jebkuru instrumentu. Tā ir laba dziesma. Jo bieži vien ir tā, ka iet melodija, iet taisna līnija un kas bija dziesmas tā odziņa? Plika pakaļ. Labi. Jā. Bet vienalga, jebkurā gadījumā, kad tu teici, šeit ir atrasts atkal viens Liepājas roks. Bet vairāk vai mazāk tev savā mūzikā tās rokenrols vai roks, viņš kaut kur nepazūd, viņš visu laiku ir arī tagad. Man ir raksturīga Valdi Dašķaitnība, uzliec kaut vai dziesmu Ziema nākamo.
tas ir varbūt tās ķiģeļiem. Man ir gan reggae, gan folki, gan smagie metāli, gan Ziem, pieņemsim, Multenē rakstīja vispār dziesmu par Blaumaņu vārdiem. Tad neraksturīga. Nē. Pa pasakām? Dziesma pasaka? Nē, kaut kas pa pasakām arī tev ir, teiksim, tu esi ietekmējies vai kaut ko tā? Nē. Nē, es neesmu. Nē. Man liekas savādāk. Melnbaltā diena krīt, melnbaltā nakts, saule atmirts kā grēcīga spīle. Sapnis nav pelēks, sapnis nav zelts, mani sirds puksti vijas. Ledus tornī saules paslēpta sirds, radības krāsainas, radības spožas, spilgtas takas, dīvaini soļi, greizi un absurdi trokšņi. Diena nav melna, diena nav nakts, melnas ēnas gar logiem ložņa, zīmīgas ielas un pazoles košas, savādi puksti, savādi trokšņi, ledus tornī saules paslēpta sirds, radības krāšņas un radības spožas, spilgtas takas, dīvaini soļi, greizi un absurdi trokšņi. Ledus tornī saules paslēpta sirds, radības krāsainas, radības spožas, spilgtas takas, dīvaini soļi, greizi un absurdi trokšņi. Godājumā radioklausītāji, Dzintarā kaltās katedrālis bruņinieki un Feliks Ķiģelis. Es varbūt tās nedaudz parādīju klausītājiem, ka tu prot arī nedaudz savādāk izteikt sevi. Jeb, Teksts tāds baigi tāds īsti attiecīgs, man liekas, sēņu sezonai. tā kā lietas un viss var atrast. Nē, radības krāsainas un Nu, jā. visādi surot. Un manuprāt, ka šeit, Cilvēks. teiksim, kā tu izturēji bez ģitāras, pastāsti. Elementāri. Tagad jau pa gadiem, ja tu esi iemācījies. Jā, bet sākumā vispār baigi grūti bija bez ģitāras. Nezinu, kur rokas likt. Un ir tāda slimība ģitāristiem, ja jādzied. Ir. Un kā stāv tā, ļoti muļķīgi izskatās parasti ģitāristi pie mikrofona. Bet kaut kā laika iemācēs. Izdodas. Jā. Es saprotu, ka šeit tavs partners bija Jānis Strasts. Jānis Strasts, Jā, Liepājnieks. jā, ģeniāls taustinieks. Jā, tur laikam piekrīt absolūti viss. Ar Liepāju ir liekas, Dievs gājis ar talantu zvaigznēm vienkārši un īpaši maisiņu uz Liepāju mētājas. Es ceru, ka, Ir. ka viņš to dzird un arī tagad visnotaļ mētā. Šausmīgi daudz talantu ir. Kaut vai tas pats Ivars Sudmalis. Kādi teksti viņam nāk ārā?
čalim, jo, Heidi. Un ģitāristi Miks un Upšņāvs, Saka, lūdzu, daudz tavu darbi ir rakstīti ne Latvijā, bet ārpusē. Tas ir tā, tu tur saskatīji profesionālākas lietas, jo mēs jau te kādu laiku bijām, kā teikt, prom varbūt no tās pasaules. Pastāst, kā tas ir un kā tu iepazīsties, kā tur var tikt. Varbūt tās ļoti daudz gribētu. Ja, bet... Jebkur var tikt. Tas ir tā kā bulciņu veikalā vienkārši. Jebkurā pasaules studijā tu var ierakstīties. Visam katram ir savu cenu un maksā vienkārši. Pamatjautājums, ja? Jā, bet kāpēc uz Somiju? Es uz Somiju vairāk vai mazāk braucu. Protams, esmu miksējis arī Dānijā, Amerikā. Bet Somija tas ir tāda īpašs stāsts man. Ar otro savu solo albumu Samtu, pirms es sāku viņu veidot, man jau dziesmas kaut kāds bija, es ārprātīgi fonoju pa somu grupu HIM. Un kas man imponēja, nevis es kā mūziķis piegāju pie skaņas, pie kopējā mūda, tas man neuzrunā kā mūziķim, vairāk tur zin kaut kādu, baigi foršais vokālists vai vēl kaut kas, bet tas kopējais, un man tas zemē basa, tām bungām vienkārši, tas man šausmīgi patika. Un es pēc vairākiem mēģinājumiem saskāros ar to, ka Latvijā to tad nevarēja ierakstīt. Tagad ir ok, viss notiek, bet tad nevarēja, un es vienkārši, kāpēc viņi var, kāpēc mēs nevaram? Un tas vēl tā nebija ievilcies, un sazinājos, atradu otro lielāko Somijas studiju, ļoti talantīgu producentu Anssi Kipo. Viņi tur visi tie savu mūziķi, tāpat kā mēs Liepājas mūziķi. Ierakstīju gada laikā veselu albumu. Braucu, bija pat tāda sesija, ka es pat pusotrā mēnesim tur dzīvoju. Bet toties, kad 2004. gadā uzlika dziesma Bezmiegs, tad viņi skanēja tā kā no kosmosa īstenībā. Līdz brīdim, kamēr Džeks tur kaut kāds latviski nesāka dziedāt, kas bija tā, bet gribējās labu skaņu vienkārši. Vēl man viens sapnis dzīvē, ko es kādreiz obligāti realizēšu, tas ir es ierakstīšu albumu ar AAA certifikātu. Tas nozīmē to, ka viņš ir analogi ierakstīts, analogi miksēts, analogi producēts. 100% viss analogi. Un tagad arī īstenībā sāk parādīties šeit iespējas. Arī mans somu Džeks ir pārgājis pilnīgi uz analogo ierakstu. 100% analogo ierakstu. Viņš pat pagājušajā nedēļā nopirka no Somu pirmā radio vecu 50. gadu eho, tādu milzīgu kasti, tādu dīlejs tas ir kaut kāds, un pilnīgi viss analogi notiek, un arī skola bija tur baigi labā. Tevī klausoties, man šķiet, ka tu jau pirms tu sāc darboties vai idejā, tu dzirdi beigu produktu. Nē. Sevī. Nē, tu sākumā kaut ko dzirdi, bet pēc tam vienmēr paliek labāk, jā? Nē, viņš izmainās, viņš paliek savādāks. Jo es esmu no tiem cilvēkiem, varbūt tas ir kādam slikti vai labi izklausās ausīm, bet es esmu pēc būtības mākslinieks. Es gribu radīt, ja, un es neesmu no tiem knauzeriem, kas salicis pa punktiem, visu tātad šitā tā. Ir kaut kādas vadlīnijas, pēc kur tu vadies, un tad ir, radam. Tu pieņem, ja tev, teiksim, kā, kaut kur ir kaut kas tā, es tā nemaz nebiju iedomājies, bet baigi forši. Jā, pieņem. Jā, protams, bet ja tas skan forši. Kāpēc ne? Tieši tā. Jauki. Aizloga ārdās, savādas domas nāk prātā. Mani žogi kusies, nav vairs nevienas,
manu būtību mīnīja. Es spēju tukšumā, es starot gaislē ar bailēm, kad karo iemīlēšu, ja tevi zaudēšu daļu sevis bailes, kā atvaras dziļas. Iemīlēšu, ja tevi zaudēšu daļu sevis bailes, kā atvaras dziļas. Spēle sākas no galam, mīlēt vai atkāpties malām. Dota izvēle, man brīvā, mīlēt, aizrauties, dzīvot. Iemīlēšu, ja tevi zaudēšu daļu sevis bailes, kā atvars dziļas. Iemīlēšu, ja tevi zaudēšu daļu sevis bailes, kā atvars dziļas. Teksti. Kā tu tiec līdz viņiem? Es pats vārdus rakstu ļoti maz. Īstenībā. Ir tādas dziesmas, kurām es uzrakstu kaut kādas vadlīnijas. Pirmsam bējā piedzīdājums ir mans, bet visu pārējo parasti saliek kā dzejnieki kopā. Tā kopsumā atbildēt, kā kur reiz valdi. Šādi man uzrakstā, es ļoti strādāju ar Ivaru Sudmalu kopā. Viņš praktiski visam pēdējos 10 gadus viņš raksta man vārdus. Račs man ir rakstījis speciāli. Es uzrakstu mūziku un uzrakstu dziesmai vārdus. Un vai es arī mīlu atrast no dzejoļu krājumiem, pieņemsim, kaut kādu dzejoli. Tā kā es atradu arī Imants Ziedoni. Tagad pirmdien jauna dziesma būs ar Maigumu pret jums, ar foršu videoklipu. Ar Ziedoņu vārdiem, kuru es atradu grāmatiņā vienkārši. Un te pateikt dzejols, tu uzrakst dziesmu. Vai ir kādreiz bijis arī otrādi, kad tu piedāvā kādam melodiju? Jeb tu vismaz kaut kādu jautājumu? Nē, man ir bijis bieži tā, jā, ar Ivaru Raču strādāja tā, ka es iedodu pirmais melodiju. Un viņi kā talantīgi jau dziesmu vārdu autori jau piemeklē, es viņam nā, kaut ko tev jau kaut kādas zilbas ievelku, un viņu uz tām atskaņām jau kaut kādas krāsas jau veidojās un uzraksta. Nu, rekā. Par vēju tev ir bijis gan tā dziesma, ko visi zina, ka momentāli tas esi tu. Arī vēl tu mēģinājies kaut ko citu. Kāpēc, teiksim, tas tekstā tas vējš, viņš lievājas ietekmi vai kaut kur? Skaisti vienkārši. Skaisti. Patīk tas vārds? Jā. Un vējš pats par sevi arī? Jā, vispār man tāds meteoroks forši ir. Lietus, vējš, saule, negaiss, dabas parādības. Kaut kā tā ir sanācis. Ka to viņām forši sadzīvo. Jā. Rock'n'rolls, vējš un viss. Jā, vējš, tā ir mana stihija. Ar vēju šodienu viļņu Molbertā zīmēju, ar vētru vienā toņkārtā elpoju. Mans Molberts ir jūra šai dienā vējainā, un krāsas ir degošais saulriets klusajā liedagā. Ar sevi šodienu vakarā saulrietā dedzinu to deju, ar jūru un
kad saurietā aizdegas jūra tur tālu tālumā. Mākoņu gultā atdodas diena manā manējā dzējā. Mums jādejo būs ar tevi. Mums šodien jādejo būs Lazeviskīs. Rietos deg puse no saules, meiteņu matos sapīriens Tu bieži pieminēji savus skolotājus, bet vēsture saka, ka tu, nevis vēsture, bet patreizējā situācija saka, ka tu arī esi skolotājs jauniem muziķiem. Varbūt par šo tavu, kā teikt, pedagogu. Kāds pedagogs esmu bijis, varbūt devis ļoti talantīgiem muziķiem, vienkārši palīdzēs kaut kādu būstu, kaut ko, iekonomēt kaut kādu laiku, to, ko viņš tāpat iemācītos, un lai viņš aiziet tālāk. Tu viņam vienkārši palīdzi to ātrāk izdarīt. Jā, es viņam pasaku priekšā, Un kā viņi uzņem to, ka... Ļoti pozitīvi. Ļoti pozitīvi. Man ir zanācis tikai ļoti talantīgiem un adekvātiem cilvēkiem sadarbība, draudzība. Ļoti daudz tādi ir. Tagad pieņemsim šitā dziesma, kas skan, tas ir grupa Bezvējuši. Interesanti čaļi. Tekstu sarakstījis ir viens no bezvēja ģitāristu tēviem, Elmārs Smiltinieks, bijušais Liepainieks. Burāšana. Kaut kā Pāvilos tā klipus filmējām arī. Un palīdzēs te viņiem kaut kā. Daudz ir. Robīts man mīļš ir. Dinters. Viņš ir tavs skolnieks, kolēģis? Jā, vairāk vai mazāk tāds, ienāca man jauns puika, iegrūda iekšā viņu un paprasīja, vai jums nevajag ģitāristu. Tas bija tāds kurjās gadījums un pasties, kā viens no labākiem Latvijas ģitāristiem. Tā kaut kā. Vai, saka lūdzu, tavi, labi, tu negribēji sev nosaukt par pedagogu tā, bet ar tiem, kuriem tu ar lielu prieku palīdzi, viņi atrod tev vairāk, ja tu viņus, ja tas tā notiek apusēji? Mani. Liktenis parasti savad. Man pedagoģija tas nav mans. Un es ar jauniešu, kaut kā, ja ir kāds gadījums, tad es nestrādāju tā kā konkrēti, tā kā pedagogs, jo es uzskatu, ka radīt tas ir galvenais, ja kāds paprasta tev palīdzību, neatsaki. Bet sevišķi, ja mūzikā vēl tas ir, ja tu vari kaut ko dot, man liekas, tas kaut kādīgi karmiski atnāk atpakaļ pēc laika. Jo, tas ir forši. Man arī palīdzēja. Man Virgainers man deva savu džipuku foršo uz ierakstiem, uz koncertiem. Man Arvāns Alksnis palīdzēja, Eidžis man palīdzēja. Man ļoti daudzi palīdzējuši. Izcili saki. Jā, labi. Tas ir ļoti labi, jā, patiešām. Mēs izprotam to laikam, kad viss saskaitās kaut kur. Jā? Protams, viennozīmīgi. Liepājā, tava dzimtā pilsēta, protams. Šūpuls. Jā, Šūpuls, kādu brīdi tu pa Saldu, tagad tuvāk Rīgai. Es nekad neesmu bijis Saldū. Nekad. Es saldu vienkārši tikai organizēju. Man saldu ir tik liels sakars tikai. Un teicis no turienes. Protams, taviem bērniem vectētiņš no turienes. Dziesmā vēl viena, pirms mēs, kā teikt, laiks atkal mūs ieliks tajā brīdī, ka mums ar tevi būs, šajā brīdī šī stunda būs pagājusi, viena dziesma nedaudz pār mājām. Ar
Ar laimes viņu maciņā es dodos prom man zem kājām. Paliek dzimtais krasts. Es neskatos vairs pagātnē, ir jauni mirkļi jāmeklē. Es dodos plašām pasaulē, kur acis rāda man un zem kājām. Viens šķēļas ceļš tik nepārasts, kas mani sagaidīs, kas to lai zin. Man zem kājām smiltis sviežas un klīst. Man zem kājām izžūs pēļķes dienās, kad blīst. Ar ceļa malas stabiņiem un baltiem gubu mākoņiem es runājos kā kaimiņiem, tā raitāk laiks man skrien zem kājām. Man jūžu jūtas pazūd vien. Lai kur es dodos drīz, ceļš mani pavadīs. Man zem kājām smiltis sviežas un klīst. Man zem kājām izžūs pēļķes dienās, kad blīst. Bet ir kāds, kura dēļ ir vērts vienmēr atgriezties. Bet tagad baudu dzīvi, baudu brīvību. Man zem kājām smiltis sviežas un klīst. Man zem kājām izžūs pēļķes dienās, kad blīst. Saka, lūdzu, Feliks, ka tu ierodies Liepājā, tu pa smiltīm arī abasām kājām pastaigā, papildies jūrā? Ja man sanāk laiks, bet tā ir viena no manām lielākām vēlmēm. Tāpēc, ka visu man bērnība tā ir Liepājas pludmale. Pretīm starp Treniņu un Daugavas stadionu. Tā taciņa. Tā ir mana. Miljonu kalniņam pāri, ja, tur. Tā ir mana bērnība. Kad tu esi, tā drīkst pajautāt, kad tu pēdējo reizi jūrā peldējies? Nevis līdzī, bet jūrā. Līdz tev tuvāk. Aizpagājušajā gadā. Aizpagājušajā gadā. Nu, tas šogad vēl var paspēt. Laika nav darbiņš. Beidz, laiks visiem ir viens. Bet, gan jau tu varbūt tās atbrauksi uz šeit augustā, it sevišķi atceries, Jā. ka viss brauc augustā, tā kāpēc, ka ūdens ir ļoti silts. Jā, es paņemšu visu ģimeni un atbrauksim Liepāju vienkārši. Pabaudīt, jā? Jā. Super. Tu jau sacīji, ka albums patreizajā brīdī, tas, kas, mūzikas albums, kas pārņem tev prātu, vai vēl kaut kas ir tāds, ko tu gribētu pamest visumam? Es nezinu. Pa analogiem ierakstiem to mēs arī jau dzirdējām. Nē, tas ir tā, Nē. Visiem visu to foršāko. Esmu baigi laimīgs cilvēks tagad šajā dzīves posmā, un man dzīve sakārtojusies ir pēc visādiem triecieniem, un man ir viss, ko es vēlos, un es gribu to pašu, lai jums arī radioklausītāji viss tas ir super. Paldies! Paldies, ka tu atradi laiku, paldies, ka tu piepildīji šo sestdienu ar sevi šeit Rietumu radio studiju. Savādāk nevar, es vienkārši jūs visus mīlu, tāpēc esmu šeit, neskatoties uz dēlu vārdienu. Bet es domāju, ka tu vēl paspēsi. Jā. Nu ko, finālā kur dziesim, kā tu domā? Es nezinu. Uzliec viņiem to vējā, viņi tāpēc ir ieslēguši rāģiņas. Klausies, mēs ar tevi vienā domājam. Paldies tev! Karīgi jums liekas, vajag vienu ballīti mums uztaisīt. Kaut kas ar to balsu no tiem domiem notikusi. Jā. Es iedošu sākumu, jūs velkat, ok? Palaid mani vējā, jo nepiedaru tev. Pagaidiet. Es esmu kļavas dvēsele. Vējš mani sildīs, vējš mani aiznesīs, un nebaidies, jo nenosalšu es. Tālāk jūs, mējau!
sapņus aizkliedēs. Tad es palaidu mani vējā, jo nepiedaru tev. Es esmu kļavas dvēselē, avaina Rīgā. Ne jau tev mani sildi, ne jau tev mani mierināt. Saku palaid vējā, palaid mani prom. Ne jau tev mani sildi, ne jau tev mani mierināt. Saku palaid vējā, palaid mani prom. Jūs ne jau tev, skatā! Ne jau tev mani sildi, ne jau tev mani mierināt. Saku palaid vējā, palaid mani prom. Ne jau tev mani sildi, ne jau tev mani mierināt. Saku palaid vējā, palaid mani prom. Palaid mani vējā, jo nepiedaru tev. Rudens ārtums manus sapņus. Super, paldies jums, Malači!